Mani sauc Māris Olte. Atbraucu uz Rīgu apstīties, kā jums iet. Smuks laiciņš. Un, ja tā paskatās, tā visā plašajā Latvijā viss, kas dažāds notiek, bet ticiet, man tā intensīvi šī tik vēlā vakara stundā tā neviens nedomā. Laukos tantiem ir rokas ieštepselētas vadziņās, par spīti tam, ka ogri šobrīd vidzemē palotāji, kā viņam būtu patās ledus izgājis. Viena no manām kaimiņiem, kuras man ir kaut kādas 16 dzīvokļu māja, un viņas tās kaimiņienes ir kādas 8-9 tās agrotehniski dullās, viena šorīt jau atkal laistīja savus stādus, ko viņam patiesībā vajadzētu nosusināt, filtru papīru likt apakšā, bet viņa laistīja. Tā kā arī katram ir savs domu gājiens, un šovakar tiešām vakar pusē acīm redzot mazāk domā, bet vairāk dara. Tāpēc, ka tas brīnišķais brīdis, vasara izskatās forša, sinoptiķi mūs atkal baida ar kaut kādām Norvēģu briesmām, vai kā mēs to varam nosaukt. Baidīt viņi ir iemācījušies profesionāli, kā mēs redzam, bet mēs šeit mazā teltiņā uz AB Dambja pakutināsim un pakustināsim prātu. Jūs ziniet, vai varbūt tie, kas ir pirmo reizi, pastāstīšu, ka prāta kutināšana notiek 2 gadus. Tās ir apmēram 15 minūtes ilgas sarunas, vai precīzāk lekcijas, kuras parasti ir 4. Un pēc tam, kad visi ir izteikušies, tad tiek rosināta domu pārmaiņa vai domu apmaiņa, kas varbūt tad noved pie tās domu pārmaiņas. Ir lietas, kuras nedrīkst nepieminēt. Vispirms jau, kas šo skaisto pasākumu organizē un atbalsta. Šī gadījumā tēma ir vide un cilvēks, līdz ar to atbalsta SEB banka, tad arī Latvijas valsts meži un PR Stils aģentūra, kas visu to organizē. Tad vēl man vajadzētu pastāstīt par to, ka šinīs te sarunās, lai tie runātāji visi nepūst vienā taurē, tad mēs to tēmu paņemam no dažādām perspektīvām. Un tiklīdz es iepazīstināšu jūs ar šodienas runātājiem, jums taps skaidrs, kādas tās perspektīvas ir mūsu tēmai. Bet vide un cilvēks faktiski ir bieži vien visiem visi skaidrs, bet kā smējās Kinzels, tad nav nekā briesmīgāk par cilvēku, kuram ir skaidrs, kas tā vide un ko tas nozīmē tev tavā dzīvē. Es šeit sēžot pat aizdomājos līdz vidēji tik tālu, kad mēs principiāli esam ar maniem vecākiem vienmēr domstarpībās, tāpēc, ka mēs ģimenē negludinam apģērbus, jo arī tas ir draudzīgāk pret vidi. Jādomā, ko tu dari, un tad, lūk, to domāšanu mēs arī caur prāta kutināšanu darīsim. Un par to, kā tas būs, acīm redzot, būs arī visas šī gada prāta kutināšanas vairāk vai mazāk, tāpēc, ka nākotne ir šī gada tēma. Un man, zināmā mērā, tas ir tās labs signāls, ja runājot par nākotni, mēs sākam tieši ar vidi, vietu, kurā mēs dzīvojam, un to, kā mēs to vietu mainām, kā mēs to vidi mainām, un cik lielā mērā mēs varam būt vainīgi pie tām izmaiņām. Tātad vide un cilvēka attiecības. Un tagad ķeramies vērsim pie ragiem, nav vairs ko gaidīt. Es redzēju, ka runātāji ir atnākuši, viņi ir viegli uztraukti. Es ceru, ka viegli uztraukti ir arī klausītāji. Pirmais mūsu šodienas runātājs Jurģis Jansons, mežzinātņu doktors, Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava direktors un vadošais pētnieks. Godātie interesanti par vidi un mežu, man ir tāds zināms satraukums, protams, runāt par šo tēmu, jo meža jēdziens jau katram cilvēkam ir vairāk vai mazāk pazīstams, un katram ir savs viedoklis par to, un arī savas emocijas, labāks vai sliktāks, savi priekšstati par to, kas mežs ir Latvijā. Un man ir tā pārliecība tāda, ka es esmu pasaulē radies diezgan dabiskā veidā, un līdz ar to uzskatu, ka visa cilvēku sabiedrība un dzīvošana Latvijā nav nedabiska, bet ir dabiska, nav nosodāma, apkarojama vai kaut kādā veidā noniecināma. Un ja varbūt ir šis mans viedoklis un arī turpmākais, ko es mēģināšu stāstīt par saimniecību, par mežsaimniecību, varbūt arī kāda klātesošo aizskaitina. Es jau iepriekš par to, atvainojos, strādāju trešajā lielākajā valsts zinātniskajā institūtā par vadošo pētnieku. 2 skaidri,
kas ir interesanti un apzīmējami ar zvaigznītēm, tātad tas ir 1,5 miljards apgrozījumu Latvijas valsts ekonomikā un apmēram 40,000 cilvēku, kas ir nodarbināti meža nozarē. Te skaitā skaitļi varbūt nav ļoti lieli, bet pietiekoši iespaidīgi, lai mēs runātu par mežu ne tikai kā par mūsu tādu izpriec vietu, bet arī par valsti. Bet varbūt tagad projām no šiem skaitļiem iziesim cauri dažām definīcijām, pirms es nonākšu pie tēmas, kas ir pieteikta prezentācijas sākumā. Tātad Latvijai ir nozara, kur sauc par zemkopību, zemi lielajā, plašajā izpratnē, teiksim tā, planētas izpratnē. Un, ja mēs runājam par šo jēdzienu, kas ir arī viens no nozara ministriju nosaukumiem, mēs redzam, ka šī nozara iedalās 3 saimniecībās. Tā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, runājot par to, kas atrodas virs zemes. Vēl ir kūdra, kas ir neliela salīdzinot ar iepriekšējām 3. Viss šīs te nozares ir saistīts ar cilvēkiem, ar katru no mums, ko es te esmu mēģinājis diezgan tīzli sanācis, bet uzīmēt tos cilvēciņus katrai šai nozarei virsū. Saimniecība, tas ir cilvēks. No otras puses, ja mēs paskatāmies, kas tam visam ir pretīm, ko tā Latvija nodrošina šiem cilvēkiem, ir ekosistēmas. Droši vien ir mācīts vai skolā vai augstskolā, kas ir ekosistēma, tā ir pašpietiekama sistēma, kur ļoti labi iztiek bez mūsu līdzdalības. Gan meži, gan jūra un upes cilvēki nav vajadzīgi. Cilvēks iedomājās, ka tas ir labi. Protams, ka tas ir labi no mūsu viedokļa. Kas ir interesanti vēl šeit? Lauksaimniecība ir nozara, bet lauks nav ekosistēma. Atšķirībā no stepēm, kur stepe ir pašpietiekama ekosistēma. Latvijā lauksaimnieki dzīvo uz mežam atņemtu zemju rēķina. Līdz ar to, ja mēs runājam par meža ciršanu, ir jāskatās gadsimti atpakaļ, jo, ja mēs tagad izdarītu tā, ka tos cilvēks novākt nost, lai nemulsina un uzlikt procentus, tad 96% no Latvijas, ja mūsu šeit nebūtu, būtu klāt ar mežiem, apmēram 3,5% būtu purvi un pārējie būtu iekšēji ūdeņi. Tātad tāda būtu Latvija, ja nebūtu cilvēki. Par mežu ekosistēmas to, kā šodienas manas sarunas galveno tēmu, ja cilvēki nebūtu, tad mēs varētu teikt, ka meži dabiski, bija ļoti stabili, pastāvēt mūžīgi pie meži. Tie meži ir ļoti agresīvi ekosistēma, aizņem katru tukšu vietu, kur mēs atbrīvot dažu gadu desmit laikā. Un dabiskā meža ekosistēma ļoti neproduktīva. Ja mēs varētu salīdzināt ar citām nozarēm, es šādu salīdzinājumus izmantošu, tad, ja mēs iedomātos labības lauku, kur aug graudaugi, tad būtu vāri par 3-4 graudiņiem. Būtu labības lauks, bet jēga un cilvēku interesi būtu maz par to. Tāda būtu arī meži, ja mēs nenodarbotos ar mežsaimniecību, jeb meža audzēšanu. Kaspars Bušs, ja jūs ir droši vien katram prātā kāds izcils prāts Latvijā, kāds zinātnieks, tad, ja jūs atcerētos Kasparu Bušu, tad es uzskatītu, ka man lekcija ir izdevusies, jo parasti kādu stradiņu min vai kaut ko kādu citu, bet apmēram līdzīgi intelektu vīrs ir izveidojis Latvijas meža ekosistēmu klasifikāciju. Pirms tam tika uzskatīts, ka mežā sistēma nav un nevar būt, bet Kaspar darba rezultātā ir izveidot Latvijas meža tipoloģiju unikālu, visiem skaidra meža klasifikācija. Ja jūs mežus kā, teiksim, neprofesionāļi mēģināt iedomāties un klasificēt, piemēram, priežu mežu, egļu mežu, bērzu mežu, tad mēs mežkopi šo klasifikāciju uzskatām par diezgan primitīvu un varam salīdzināt ar tāds vecais Stenders, kādreiz dzīvoja, ja nemaldos, Viesītē, kurš augu valsti dalīja divās lielās grupās, tie lopu augi un tie cilvēku augi. Tā bija viņa tā izpratne par botāniku, teiksim tā. Ja mēs mežus dalām egļu mežu, priežu mežu, bērzu mežu, tā izpratne ļoti līdzīga, jo ekosistēma klasifikācija ļoti sarežģīta un pamatā Latvijas meži iedalās divās grupās, tie sausieņu meži un pārmitrie meži. Apmēram pusi uz pusi Latvijā ir šīs te proporcijas. Pārmitrie meži aug gan uz slapjām kūdras augsnēm, gan uz slapjām minerālajām augsnēm, un tātad katra šīs meža grupas ietvaros ir šīs meža klasifikācijas vienības. Droši vien jūs esat dzirdējuši Sils, mētrājs, lāns, damaksnes, vērs, gārša.
katram kaut ko droši vien izsaka, sils tas ir priedzes, nabadzīgas un gārši zilās visbulītes, apmēram tā arī veidojas šī meža ekosistēma klasifikācija. Tā kā mēs jau šeit minējām, es minēju, ka cilvēki Latvijā grib dzīvot, tad tātad meži ir nosusināti un iedalās āreņos kūdriņos, kas nozīmē to, ka Latvijā ir apmēram puse mežu ir sausieņi, apmēram 20, kā ļoti bagātā zemē, 600 000 hektāri ir joprojām nenosusināti un 30% ir uzskatām par tātad ielabotiem jeb iekoptiem. Kādas ir alternatīvas mežos Latvijā? Divas patiesība. Pirmā alternatīva ir tādās lielās grupās runājot ar ekstensīvu dzīvošanu šeit un meža platības saglabāšanu 50, 60 vai 96% platībā, par ko varbūt arī es piedāvātu turpmāk nerunāt. Otra alternatīva ir meža saimniecība. Tātad ar 4 vārdiem to var aprakstīt. Tā ir nenoplicinoša, ilglaicīga, ekonomiski dzīvotspējīga un sociāli atbildīga. Tā ir mana interpretācija par šiem jēdzieniem. Jūs atradīsiet dažādas tos jēdzienus, bet patiesībā mežsaimniecības rezultātā meži nevar kļūt nabagāki, ne koksnes ziņā, ne dzīvās dabas ziņā. Ilglaicīgi nozīmē, ka ir jābūt nepārtraukti pieejamiem labumiem. Ekonomika un sociāla atbildība ir citas, tad 2 pārējās. Runājot par mežu, tādā globālā izpratnē, teiksim, ir tādi apļi parasti tiek zīmēti, ka mežsaimniecība ir jāievēro ekoloģiski, ekonomiski un sociālā aspekti, sabiedrības prasības. Un tā ideālā mežsaimniecība tad, ja šie apļi sanāk kopā, izveido vienu, kas nav iespējams, protams, jo tas sektors, kurš pārsedzās visiem 3 apļiem ir lielāks un mežsaimniecības skaitās labāk, kaut gan nav jau cilvēkiem vienas prāts par to, vai tas, ka 40 000 ļaužu ir darbs, vai tas ir sociālais aspekts vai ekonomiskais, pie kā šo jautājumu piesiet, vai nodokļi, ražošana, vispārējais, ko mēs gribam no valsts, budžeti, tie, kas ir saistīti, protams, ar valsti. Tālāk par pamatvajadzībām. Šeit ir 4 tādi bloki būs. Pirmais, droši vien, ka būtu liekulīgi teikt, ka koksnes ieguve mežos neinteresē nevienu. Tas droši vien, ka tā nav, un tā darbība mežā sākās ar koku nociršanu, ar pirmapstrādi un tālāk apstrādi, jeb dažādu produktu veidošanu. Nākošais, ko es saucu par pamatvajadzībām, tā ir meža nākotnes vērtības palielināšana. Un ja mēs mežu salīdzinātu ar kādu arhaisku, augstskolas profesoru, kurš redz to savu dziesmiņu, ko viņš iemācījies un kurš neskatās un neinteresējas par faktiem, argumentiem, kas notiek, tad mēs varam teikt, ka vecu mežu cilvēks ietekmēt nevar. Tas ir tieši tāpat, mums ir vienkārši uz viņu jāgaida. Jaunajā mežā mēs varam runāt par to, ka meža vērtība nākotnē palielināsies. Tā vērtība, ko, kā jau minēju, es uzskatu par no cilvēka tā dzīvošanas viedokļa. Tātad tā ir meža atjaunošana. Protams, ka nākošais aspekts ir sociālā meža nozīme, kas ir nepārvērtējama, īsti naudā neizsakām. Tā ir tā, kas arī rada visvairāk cilvēkos bažas par to, vai Latvijā ar mežsaimniecību viss kārtībā, vai tie meži būs vai nebūs. Ja jūs paskatītos uz kāda piemēra, kur piemēram ir Komī republikā ir viens no lielākajiem rezervātiem, kur viņi paši īsti nezina, ģeto okolo miljonov hektārov tā platība. Tad, kad nāk absolūti dabiski vējgāzi, tad izveidojas atklāta platība, kur nav salīdzinām ne ar vienu Latvijas izcirtumu, ne tūmā. Tā kā daba jau dara to pašu, ko mēs, bet jebkurā gadījumā tieši cilvēku bažas, nevis ekoloģiskās, ir tās, kas rada diskusiju par to, vai meži tiek vai netiek Latvijā izcirst. Protams, dabas aizsardzība, kur nav neviens profesionāls mežkops nekad apšaubījis kā pašsaprotam mežsaimniecības sastāvdaļu, protams, līdz līmenim, kamēr tā notiek argumentēti un profesionāli. Par 4 pamatprincipiem šeit varbūt ir bet profesionālajā mežsaimniecībā meža audzēšana ir uzskatām par uzņēmēju darbību un aktīvu uzņēmēju darbību. Nevis resursu ieguvu, bet resursu ieguvu komplektā
ar to nākotnes vērtības uzlabošanu. Tas vārds profesionālā ir ļoti nozīmīgs manā izpratnē, jo, ja mēs salīdzinātu dažādas aktivitātes, kādas ir Latvijā, tad ir amatierisms un ir profesionālā mežsaimniecība. Līdzīgi mēs varētu atkal salīdzināt, piemēram, kādu medicīnu vai kādu, piemēram, zobārstniecību, tad ir divas iespējas. Viena iespēja, ka profesionāls strādā savā praksē, un otra ir, ja kāds ir nejauši mantojis to praksi un sāk tur darboties. Un tad mēs uz savas ādas varam just to atšķirības starp profesionālu un amatieru. Mežā ir tieši tas pats. Mežsaimniecība un ir mantotie meži, un mantotos mežos nereti strādā neprofesionāli cilvēki, un šos piemērus nedrīkst un nekad nevajag attiecināt uz Latvijas mežsaimniecību kopumā. Otra lieta, kas ir pārdomu vērta, ir tā, ka Latvijā, ja mēs runājam par meža audzēšanu, tad tas produkts, jeb tas gala mērķis mežsaimniecība ir zāģbaļķis, jeb garais cikls, un tāpēc tas meža dizains, jeb izskats vienmēr būs tāds, kādu mēs esam pieraduši redzēt. Nevis izcirtmet tehnoloģiskās koksnes vai papīrmalkas plantācijas, kuras ik pa 30-40 gadiem tiek nocirsts. Līdz ar to tā ainava, kāda tā ir, tā būs vienmēr. Tā ir ļoti svarīga lieta patiesībā, un tas Latviju atšķir no daudzām citām zemēm mums apkārt, kur šī mežsaimniecība ir daudz intensīvāka. Nu, un trešā lieta ir tā, ka meža audzēšanu mēs uzskatot par uzņēmēju darbību, mēs varam intensificēt, samazinot laiku nākotnē, izaudzējot to mežu, jeb to baļķi ātrāk. Par to es arī pastāstīšu nedaudz tālāk. Kādi būs tad tie pareizi mūsuprāt apsaimniekotie meži? Protams, ka tie būs daudzveidīgi un cilvēkiem interesanti, ja izdosies vienoties par saprotamu un argumentētu dabas aizsardzības sistēmu. Meži būs kvalitatīvi, ražīgi un veselīgi. Tā ir tā saimniecisko mežu mērķis, kādu mēs gan zinātnieki, gan arī praktiķi esam mēģinājuši noformulēt, un pastāstīšu par 3 galvenajiem pasākumiem, kas Latvijā notiek un kāda ir šo pasākumu ietekme. Nu, teiksim, kas ir meža selekcija? Lauksaimnieku gadījumā droši vien, ka ir apmēram skaidrs, tas ir jaunas šķirnes. Meža gadījumā šķirnes nav, jo meži ir pārāk daudzveidīgi, lai radītu vienu šķirni. Šķirne tiek veidot caur izmēģinājumiem, kas meža gadījumā nav iespējams, jo ir pārāk ilga aprits starp šķirnes izveidošanu un teiksim, pārbaudēm. Bet patiesībā selekcija sāks ar izcilu audžu un koku atlasi. Tāds jēdziens Rīgas priede, droši vien ir dzirdēts. Šeit viņi parādīti ir mēram kāda bija meža ap Rīgu, kādreiz tā ir populācija. Šādi līdzīgi aini var atrast Smiltenē, citur Latvijā, bet ne visi tie meži ir tādi, kādi šeit ir redzami. Tātad no meža selekcijas viedokļi, tātad tā ir sākusies šajās audzēs, atlasot vispirms izcils audzes, pēc tam izcils kokus, un ievācot no šiem kokiem podzars, ir izveidot sēklu plantācijas, kuras ir zināmā mērā sakropļotas, lai varētu viegli ievākt sēklas meža atjaunošanai tālāk. Nu, tad ir pirmās pakāpes sēklu plantācijas, un pēc tam ir otrās pakāpes, kad jau ir iespēja pārbaudīt tos pēcnācējus. Nu, tālāk ģenētiskās molekulārās bioloģijas metodēm tiek noteikti ģenētiskā daudzveidība, nav laiks īsti izstāstīt, ko tas nozīmē. Un tātad mēs šobrīd apmēram 8000 hektārus Latvijā atjaunojam ar šo selekcionēto mežu stādu materiālu. Par meža aizsardzību otra lieta, ja mēs redzam dzīvus eglis, nenozīmē, ka tas ir lietkoks. 23–25% no visām dzīviem eglēm Latvijā ir satrupējušas. Tā ir slimība, kur nevar izārstēt. Nu, esošajā laikā, kā es minēju, to nav iespējams izdarīt. Mēs varam runāt par to, kas ir nākotnē, kas nākošajās koku paaudzēs un kāda būs kā tā trupa izplatās. Tātad pirmkārt tā ir augoša vesela koku infekcija caur sakņu sistēmu, un otra ir svaiga celma infekcija caur sporām, ja, protams, koku nocērtot celma rodās, no tā nevar izbēgt. Kas tad ir? Tā ir labie darbi. Pirmkārt, tā ir vispār apzināšana, kāpēc trupa izplatās, piemēram, saglabājot svaigu egļu koksni mežā. Šī koksne darbojas kā inkubators, kas zaļie
Nē, bet baltie tātad plankumi ir trupas augļķermeņi, kur ir pārliecinoši pierāda, ka trupa izplatās un cilvēks faktiski veicina šādā veidā. Un otra aktivitāte ir cēluma aizsardzība, ja mēs tai agresīvajai trupai, kas kokā ir, mēģinam uzlaist virsū citu vēl agresīvāku sēni, kur iznīcina šo trupas sēni, bet neiznīcina koks. Ja mēs uzskatītu, ka mēs izmantojam elitāru materiālu, lai mežu atjaunotu, vai izdarām visu pareizi, lai tas būtu vesels, ja salaiž ripā meža audzēšanu, tad no šiem diviem iepriekšējiem pasākumiem ir maza jēga. Pamatprincips, tad mežkopībai Latvijā ir rets mežs jaunībā, ir biezs un ražīgs mežs vecumā, jo ir retāka jaunaudze jaunībā, jo tas mežs ir labāks tajā mirklī, ka mēs uzskatām, ka tas ir izaudzis. To, ko mēs audzējam pēc kādiem gadiem. Ja kā teikt, arī mans pieminētais Kaspars Bušs, kurš ir atstājis ne tikai tipoloģiju, bet arī ļoti trāpīgas atziņas, labāk ir nomiet resnam un vecam nekā tievam un jaunam. Ja mēs redzētu paskatītos šos grafikus, grafika vienmēr ir garlaicīgi, bet jau uz X asu nolikt laika rindu, piemēram, šeit ir augstums, kurš parametrs, kas gan cilvēkam, gan kokam augot laikā mainās. Ja mēs redzētu, ka ir apakšā tādas ļoti lēzenas līnijas, palielinoties meža vecumam, palielinās tas, kas šeit ir uzrakstīts V, kas ir krāja mežkopju valodā, jeb koku tilpums, stumbra tilpums, kas aug mežā. Un tās apakšējās līnijas raksturo to, kas mums šobrīd Latvijā ir, statiski, tādi tie meži ir. Un šīs raustītās līnijas, tas ir pirmkārt no zinātnieku parauglaukumiem, kur mums ir iespēja paskatīties, kā tad šie te intensīvi audzētie, jeb jaunībā koptie meži auga. Gan arī ir atlasītas tādas izcils elitāras audzes dabā, kurā mēs zinām vēsturi, ka tās tiešām ir cēlušās no jaunībā retām audzēm. Un šīs atziņas ir apkopotas arī grāmatā, un te uz vāka ir uzlikt divi, kā te kādreiz rakstīja cilvēku tūkstneši, par kuriem pārvērš Latvijas mežu. Bēras tūkstnesis ir 10 gadus pēc kailcirtes uzīmēts, un ir divas situācijas. Tad pārbiezināt mežaudzi un, tā, par ko mēs runājam, ja mēs runājam par šo te augšanas gaitu, kādu mēs sagaidām. Tad ir tie iemesli, ka ir divi pasaules kari, pirmais pasaules karš un otrais, pēc kuriem pamatā ir veidojušies mūsu šī brīža meži, aizaugot zemju platībām. Tātad kādreiz bija 20%, mežainums 27%, Latvijā šobrīd ir 56%, tātad meži ir nākuši klāt. Un tie nākuši pēckara periodos abos. Skuju koki pēc pirmā pasaules kara, lapu koki pēc otrā. Un cilvēkiem vienkārši nebija laika tajā situācijā nodarboties ar jaunaudžu klopšanu. Tas laiks mums ir šobrīd. Un tā ir tā atšķirība, kāpēc mēs no meža zemes nevaram sagaidīt to, ko mēs gribētu. Patiesībā tā situācija ir diezgan briesmīga, jo cilvēki daudz ko aizmirst šādās te situācijās, ne tikai kopt jaunaudzes, bet arī nodarboties ar visādiem niekiem. Šeit ir risks parādīts, kas ir nepareizi audzēts mežs. Ja mēs paņemtu kādu atkal cilvēku sabiedrības piemēru, tad, piemēram, no Āfrikas, kāda nabadzīgas valsts, kur tie daudzie bērniņi, kam vēderi piepūtušies no bāda, ir droši vien, ka tur ir ļoti talantīgi un muzikāli un atraktīvi daudz no viņiem, bet tā sabiedrība tur ir tik nomocīta, ka mēs neko no tās nevaram sagaidīt nākotnē. Šī ir kļūda, mežsaimniecības kļūda, kādreiz veidot pārbiezinātas audzes, izaudzēt līdz kaut kādam vidējam vecumam, mēģināt tās aiztikt ar kopšanas metodēm, un tātad jūs redzat, kā šīs audzes pēc tam reaģē pret vēju, šajā gadījumā pret vēju vides faktoriem. Tātad, ja tiek veidot meži ar spēcīgiem individiem jau no pašas mazotnes, jo mēs varam sagaidīt spēcīgāku sabiedrību arī nākotnē. Tas ir neapgāžams fakts, un tieši tāpat notiek gan cilvēku, gan arī mežu sabiedrībā. Varbūt, ka būs tā diskusija par to, vai Latvijā meži tiek pārcirst vai nē. Un ir daži skaitļi, jo meža zinātnieki tā īpatnība, nezinu, vai tas ir labi vai slikti, ir runāt balstoties uz skaitļiem un mērījumiem, kas ir iegūti nevis uz emocijām vai ārzemju publikācijām.
Un tad, kad mēs izmēram Latvijas mežus, es neskaidrošu, kā tas notiek. Meža statistiskā inventarizācija, kas notiek Latvijā neatkarīgi no īpašnieku vai politiskās gribas, cilvēku vienkārši mērķi. Tad mēs izmēram, ka mums ir meži, kuros tie zāģbaļķi ir izauguši. Saskaitīt kopā šīs 3 sugas, mums iznāk stipri ir 100 miljoniem. Latvijā vidēji gadā nocer 10. Protams, kad var sarēķināt, ka certo 10 gadus ar šādu intensitāti pieaugušie meži nebūs, bet saprotams, ka nepārtraukt notiek kustība, jaunāk meži kļūst vecāki un, protams, ar gadiem šajā eksploatācijas fondā, ja pieaugušu audžu fondā ienāk. Ja mēs paskatītos vecuma struktūru, tad tā ir meža platība pēc vecuma 10 gadiem, mežā lieto šādu sadalījumu 10 gadus. Ja mēs redzētu, priežu mežos, cik ļoti daudz, kāds ir šis uzkrājums, cik ļoti tas ir liels Latvijā. Un mēs zinām, kāpēc tas tā ir. Jo kādreiz bija, mūsu nozara bija, padomju laikos bija stipri nacionāla, latviska, un cilvēki gaidītu neatkarību un devu Maskavai falšus datus par Latvijas PSR mežiem. Līdz ar to pasargāja tos no lielākiem uzspiestiem ciršanas apjomiem un kaut kāda veida šo, varbūt, ka tas viss ir noticis neapzināts, un to vēsturi varbūt atbildēs, bet jautājums, kam tad šos uzkrājumus turēt šobrīd no cilvēku saimnieciskās darbības un izpratnes viedokļa. Izaugušie koksnes resursi Latvijā veido rezervi, kura vismaz 13-15 reizes pārsniedz faktiskos ikgadējos ciršanas apjomus Latvijā. Tas tāds viedoklis par to. Paldies par iespēju to arī paust.